tā tiks publicēta. Tad, jā, sveicināti! Mani sauc Brigita Zutere, un šodien, izteiktā ziemas dienā, uzzināsiet vairāk par augšējo elpceļu veselību un izvairīšanos no traumatisma ar drošu soli ziemā. Tā sauc Rīgas otrās slimnīcas un Rīgas veselības centra ārsti speciālisti. Speciālistu veidoto informatīvi izglītojošo video lekciju, un patiesi katrai sezonai ir sava aktualitāte. Sākumā uzzināsiet vairāk par kaulu un locītavu veselības nodrošināšanu šajā gada slidinākajā periodā, bet savukārt otrajā daļā dzirdēsiet, kā stiprināt ausu, kakla un deguna veselību, jeb aktualitātes otorinolaringoloģijā. Nu, lūk, un kā pirmais runās traumatoloģijā un ortopēdijā specializētās Rīgas otrās slimnīcas ārsts, certificēts traumatologs ortopēds Rihards Sīpols. Kritiena risks ziemā. Labdien, cienījamie klausītāji! Vai dzirdat mani? Tātad esmu doktors Rihards Sīpols, strādāju Rīgas otrās slimnīcas 3. nodaļā par traumatologu ortopēdu, kā arī pieņemu pacientus ambulatoriju Rīgas otrās slimnīcas konsultatīvajā poliklīnikā. Iepazīstināšu jūs no savu traumatologu skatījumu par šobrīd aktuālu tēmu kritienu risku ziemā. Tad īsumā par Rīgas otro slimnīcu. Tā ir Rīgas otrā slimnīca specializēta traumatoloģiskā ortopēdiskā slimnīca Daugavas kreisajā krastā. Mūsu slimnīca nodarbojas ar neatliekamās palīdzības sniegšanu traumatoloģijā un ortopēdijā. Mums ir diennakti strādājoši uzņemšana un stacionārs, tātad pacients, kas gūst traumas, mēs pieņemam visu caur diennakti. Mūsu slimnīcā ir arī konsultatīvā poliklīnika, jeb tā sauktā ambulatorā palīdzība. Tāpat tās slimnīca nodrošina arī sociālo un mājas aprūpi nepieciešamiem pacientiem. Tad īsumā par saturu šajā prezentācijā. Tad mēs apskatīsim par drošu pārvietošanos, par ziemas sezonām raksturīgajām traumām, ko darīt, ja trauma ir notikusi, un kā mēs varētu izvairīties no kaulu lūzumiem. Tad ziema ir īpaši raksturīga ar to, ka ir dažādi laika apstākļi. Vienā brīdī var būt sals, otrā brīdī var būt sasalstošas lietas, trešā brīdī atpūsnis un tā tālāk. Tātad, mēs ejot pa ielu nekad nevaram skaidri zināt, kur būs slidens un kur nebūs slidens. Tāpēc risks ir arī nokrist uz it kā relatīvi tīrām vietām, kā arī ziemā cilvēki nodarbojas ar dažādām salīdzinoši traumatiskām aktivitātēm. Tad kalnu slēpošana ir viena lieta, un bieži arī pacienti mēdz ierasties no slidotavām. Tātad, te ir top 3 ziemas traumas. Mēs visbiežāk saskaramies ikdienā ar ielas traumām. Ļoti bieži cilvēki gūst traumas, piemēram, ejot uz darbu, vai tīros sniegu pie mājām. Šeit ir tāds īpašs trauma profils. Visbiežāk lūst spieķa kaula tipiskajā vietā, tas ir pie plaukstas locītavas, un ļoti bieži arī pacienti gūst potīšu lūzums. Tad sadzīves traumas, tad tas būtu ārdarbi, jumtu tīrīšana, iela tīrīšana un citas lietas. Un arī diezgan daudz traumas tiek gūtas arī fizisko aktivitāšu laikā. Kā jau iepriekš minēju, šajā ziņā izceļās kalnu slēpošana. Rīgas otrai slimnīcai salīdzinoši vistuvāk ir Riekstu kalns. Teikšu tā, ka uzņemšanas nodaļā noteikti kādu pacientu katru dienu iegriežas no Riekstu kalna. Tātad, lai mēs pārvietotos droši ziemā, ir ieteicams ievērot dažus noteikumus. Svarīgi ir apavu izvēle. Ir nepieciešams izvēlēties apavus, kam ir rievota, neslīdoša gumijas zole. Reizēm apavus arī var uzlabot ar tādām tā kā pazolēm, kurām iekšā ir metāla spaiki. Tādas var nopirkt, piemēram, depo krasta ielā. Pats esmu redzējis, ka tādas ir iespēja nopirkt, tā kā uz apavu uzvelkam speciāls tāds pazolis.
Būtu ieteicams lietot ziemā ērtu apģērbu, kurā var brīvi kustēties. Tas noderēs tajā brīdī, ja sākās kritiens, tad tas varētu palīdzēt noturēt līdzsvaru, jo tev ir iespēja tajā brīdī attiecīgi sagrupēties. Nebūtu ieteicams staigāt ar rokām kabatās. Atkal tā saucamais līdzsvaru traucējumu risks. Un, ja nepieciešams pacientiem īpaši gados, noteikti būtu ieteicams lietot kādu ārējo palīgu ierīci, kaut vai pieķīti. Tad, pārvietojoties pa ielu, būtu ieteicams iet ar lēnām un ar maziem soļiem. Nevajag steigties. Ja skriesiet, tad ir liels risks nokrist. Ejot pa ielu, nevajadzētu lietot mobilo telefonu, jo tas traucē redzēt sagumu mājiņas, bedrītes un tā tālāk. Ja ir iespēja iet nedaudz tālāk, bet pa drošu maršrutu, labāk izvēlēsimies drošu maršrutu. Un, lai nebūtu nepieciešams skriet, ierēķināsim 5 minūtīs ilgāk dodoties uz darbu nekā parasti. Un, ejot pa kāpnēm, ir jāiet ar pilnu pēdu un jāturās pie margām, jo arī kāpnes īpaši ārā mēdz būt slidenas. Ja ir tik slidens, ka nav iespējams paiet ar normāliem soļiem, tad labāk ir pārvietoties tā saucamajā pingvīna gaitā. Tas ir tā kā nedaudz sasveroties uz priekšu un soļus nedaudz slidinot. Diezgan bieži cilvēki gūst traumas iekāpjot un izkāpjot automašīnā. Tāpēc pirms mēs kāpsim ārā no mašīnas, pavēram durvis un labāk paskatāmies. Tajā brīdī, kad mēs kāpjam ārā, tu esi atbalstījies uz vienas kājas un ja apakšā ir slidens vai bedre, tad samisēties ir pavisam viegli. Un ejot tumsā, ja izmantosim lukturīti, tad mēs arī labāk pārredzēsim ceļu un būs mazāk iespēja pakrist. Tad svarīga ir pareiza krišana. Mēs varam samazināt traumas gūšanas risku, ja mēs arī krišanas brīdī, ja mēs to darām iespējami pareizi. Protams, tajā brīdī, ka krīt, ir to visu grūti paspēt ievērot, jo tas ir acu mirklis un īpaši netrenēts cilvēks, ļoti iespējams, ka arī nekas nesanāks. Bet ja tomēr kaut kā sanāk aizdomāties, tad galvu pieraut plecos, rokas turēt pie ķermeni un censties krist uz sāna, nevis uz muguras vai uz vēdera. Tā mēs iespējami sevi pasargāsim no smagām traumām. Un, ja ir gadījies tomēr nokrist, vispirms vajag saprast, vai nav kaut kas nopietnas, nevis uzreiz mēģināt celties, apdomājamies. Tātad vai mums visi, vai kājas nesāp, rokas nesāp, ķermenis nesāp. Un tad, ja viss ir kārtībā, tad darām to lēnām, tāpēc, lai nenokristu atpakaļ. Un, ja tomēr nevarēja uzreiz saprast, ka kaut kas ir noticis, vismaz mēs tā kā iespējami mazāk sevi varētu traumatizēt atkal ar tieši to celšanās brīdi. Tad, ko mēs varam darīt traumu gadījumā? Mums ir neliela trauma, tad mēs varētu iztikt ar šo pašu piedāvāto sistēmu. Ja ir lielāka trauma, tad šī sistēma piedāvātā būs pirmās palīdzības sniegšana. Un tātad rest atslodzes režīms, augstums. Augstumam derēs, piemēram, ļoti labi no saldētavas paņemt saldētie zirnīši vai kāda cita lieta, tikai pirms liekam klāt augstumu no saldētavas, vajag aptīt viņu ar dvieli un neturēt ilgāk par 10-15 minūtēm no vietas, citādāk mēs varam iebraukt apsaldējumā. Kompres, tas būtu apsaitēt, piemēram, ar elastīgo saiti un elevēt, pacelt roku vai kāju uz augšu, lai mazinātu tūsku un sāpes. Tad ļoti vienkārši atcerēties princips RAIS. Varbūt, ja kādam interesē, var paskatīties YouTube, tur noteikti būs arī piemēri, kā to visu dzīvē praktiski ļoti labi darīt. Un mēs varam samazināt lūzuma risku pie kritiena, ja mēs ievērojam dažādas noteikumus. Tātad būtu ieteicams papildus lietot D vitamīnu. Mēs praktiski visi cilvēki Latvijā, kas nodot D vitamīna analīzi, ja netiek lietots papildus D vitamīns, droši vien būs zem optimālās normas, tiem 30 nanogramiem litrā. Tad
principā D vitamīnu substitūcija faktiski visiem cilvēkiem Latvijā ir nepieciešama. Tas D vitamīns ir svarīgs kaulu minerālu blīvumu uzturēšanā. Un, attiecīgi, es rekomendētu pacientus iespēju robežās nodot D vitamīnu un, attiecīgi, pie ģimenes ārsta, ja nepieciešams izrakstīt kādu no recepšu medikamentiem, lai pēc tam to D vitamīnu līmeni uzturētu labu. Tāpat pacientiem būtu ieteicams lietot kalciju. Tātad šeit tās norādītās devas, kalcija bagātus produktus, tātad piens, siers. Un pēc 50 gadiem, tīpaši sievietēm, būtu visobjektīvāk par osteoporozi, kas ir liels riska faktors lūzumiem pie kritiena. Būtu ieteicams veikt osteodensitometriju, tā saucamo deksu. Šai procedūrai norīkojumu var iegūt no ģimenes ārsta. Tā ir viegla neinvazīva procedūra, kas ļauj noteikt kaulu minerālu blīvumu. Un, attiecīgi, ja pacientam ir noteikti līmeņa osteoporoze, tad, attiecīgi, endokrinologi var nosūtīt un veikt osteoporozes specifisku ārstēšanu, ja tas ir nepieciešams. Un tad, ja ir sanācis gadi traumēties pietiekami nopietni, lai liktos, ka ir nepieciešams doties pie ārsta, Rīgā ir neatliekamā palīdzība traumatoloģijā tiek sniegta 3 vietās. Kreisajā krastā Rīgas 2. slimnīca, labajā krastā traumatoloģijas ortopēdijas slimnīca un Rakus Gaļezers. Visas 3 vietas pieņem pacientus visu diennakti un sniedz neatliekamo nepieciešamo palīdzību attiecīgi visiem pacientiem. Un tas arī, paldies, tas arī šodien viss. Kādi jautājumi, lūdzu? Jā, paldies doktoram Rihardam Sīpolam. Ir saņemti 2 jautājumi šobrīd, ja kādam ir vēl, tad droši rakstiet. Un tad pirmais jautājums, teiksim, tāds ļoti praktisks, kam būtu jābūt tā saucamajā traumu aptieciņā mājās. Kādi ir tie bezrecepšu līdzekļi, aktīvās vielas, kas var palīdzēt, ja tomēr ir bijusi šī trauma? Paldies. Jā, paldies par jautājumu. Tad, ko es ieteiktu turēt mājās? Tas būtu kāds no pretsāpju līdzekļiem, kā piemēram ibumetīns vai dolmens, bezrecepšu zāles, pret sāpēm ātri palīdz, diezgan efektīvi. Tad mājās noteikti ieteiktu turēt kādu elastīgo saites rullīti. Tas būtu, un kādu no augstuma veidiem. Es minēju par saldēto. No saldētavas paņemtujiem, tas, kas ir pieejams bieži vien mājās. Bet ir arī speciāli augstuma flakoniņi, ko var tieši aplicēt uz nepieciešamās vietas. Protams, arī kādu pārsēnāmo materiālu, ja ir sanācis iegūt kādu brūci un varbūt kādu šķīdumu, ar ko var viegli pamazgāt brūci, piemēram, prontusā. Nerekomendēju lietot, lūdzu, nelietojiet briljantu zaļo brūču tīrīšanai. Tas ļoti apgrūtina pēc tam ārstam brūces izvērtēšanu, jo malas paliek zaļas, un tur neko vairs nevar saprast, kāda viņa ir. Vai viņa ir inficēta, vai viņa nav inficēta, viņa var šūt, viņa nevar šūt. Tas ļoti apgrūtina darbu, viņa nevar izmazgāt. Tā kā vislabākais, ja brūce liekas liela un liekas, ka jābrauc uz slimnīcu, vienkārši nomazgājam, kaut vai ar ūdeni, uzliekam savus pārsēju, braucam uz slimnīcu. Jā, paldies. Ļoti noderīgi un praktiski. Arī nesen Rīgas 2. slimnīcas YouTube kanālā tika publicēts video, norādot, kā pareizi vai kā rīkoties šādu nelielu brūču traumu gadījumā. Tā kā noteikti katrs var iepazīties. Un otrais jautājums, respektīvi, cik ilgam laikam ir jāpaiet pēc kritiena, lai saprastu, ir nopietnas nav, jo nelielas sāpes ir. Tie ir piemērs, ka Omei 72 gadi paslīdējusi ledus, nokrita, dzēra šo dolmenu, turēja augstumu, bet sāpes pierum, bet pēc tam atkal sācinājās, respektīvi, gūžas apvidū. Tad kāda ir tā rekomendācija, cik ilgi ir normāli vai nenormāli sāpēt? Paldies. To nevaru tā ļoti precīzi pateikt. Katram cilvēkam drusku cits slāpju slieksnis. Ir redzēts, ka pacients ar smagu lūzumu atnāk pats uz savām kājām un
tā, un tajā pašā laikā atkal pacients, kuram ir viegls sasitums, salīdzinoši tur varbūt pat izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību. Bet es domāju, tā katrs jau pacients, katrs cilvēks saprot apmēram, cik ir stipras viņa sāpes. Un, ja tās sāpes, mēs esam visi kādreiz kaut kur atcitušies, kaut ko, piemēram, nezinu, roku stipri atcituši, piemēram, pret galdu, un tad tu vari kaut kādā ziņā izšķirt. Protams, ja ir redzama, piemēram, rokai deformācija vai pēdai, tad tas ir automātiski. Kad ir lūzums, tad ir noteikti jābrauc. Citādi var arī droši vien drusciņi nogaidīt, bet ja sāpes nepāriet ilgstoši, to pašu dienas laikā un neņemt labi pretsāpju zāles, tad es domāju, ka tad būtu jābrauc pārbaudīties. Un, protams, ja tas ir bijis, stiprs kritiens, tad tas arī, protams, ir kā rādītājs, kad kaut ko vajag. Tā. Labi, liels paldies doktoram Rihardam Sīpolam. Šo prezentāciju beigsim. Un dosimies tad pie nākamās. Tad es slēdzu iekšā, vai ne? Jā. Līd. Redz? Dzird? Vēl nē? Tā. Jā, paldies. Tātad turpināsim ausu, kakla un deguna veselību. Savā kā ārsta praksē dalīsies Rīgas veselības centra filiālis Ķengaraks, otorinolaringologs, jeb tautā dēvēts LOR, doktoris Oļegs Sokolovs-Karijs, un uzzināsim vairāk par augšējo elpceļu iekaisumu mūsdienīgu ārstēšanu šajā ziemas periodā. Paldies! Labdien! Mani sauc Oļegs Sokolovs-Karijs, es esmu otorinolaringologs vai ausu, kakla un deguna slimību ārsts, pieņemšanas veicu Rīgas veselības centrā Ķengaraks filiālē. Varbūt nav gluži pareizi teikt ziemas periodā, mums jau mūsdienīga ārstēšana vasarā nav citādi nekā ziemas periodā, bet ziemas periodā, protams, ir daudz biežāk sastopami tie augšo elpceļu iekaisumi. Tas biežākais augšo elpceļu iekaisums, ar ko mēs sastopamies šobrīd, ir akuts rinosinusīts, ja parastās iesnas. Viņas, starp citu, tā arī kodējās, viņas tā arī oficiāli MK noteikumos. Tā kā parastās iesnas ir arī oficiāls medicīnisks nosaukums. Tas nav to, ko es esmu izdomājis no gaisa, nē. Tāds kodiņš ir parastās iesnas, viņas tā arī saucās. Un tas ir tāds deguna un deguna blakus dobumu iekaisums, kas ilgs, vienos avotos mazāk par 4 mēnešiem, citos avotos mazāk par 4 nedēļām, bet, īstenībā pat, ja viņas ir mazāk par 4 mēnešiem, tik un tā viņas sauc par akūtu vai neatliekamo rinosinusītu, un mēs to saucam par rinosinusītu, pat cik deguna blakus dobumi atsevišķi no deguna dobuma iekaist nevar. Līdz ar to, ja pacients mums prasa, vai man ir sinusīts, kad pacientam ir parastās iesnas, saku, jā, protams. Jo deguna blakus dobumi, kas atrodas aiz vaigiem, virs pieres, viņi nevar iekaist, tad, kad iekaist pats deguna dobums. Līdz ar to, jā, oficiāls nosaukums ir rinosinusīts. Pilnīgi katram pa 2-dienīgām iesnām, protams, mēs runājam par to, kā arī blakus dobumi ir iekaisuši. Ideja tāda, ka 98% gadījumu viņus izraisa vīrusi. Dažādi vīrusi, rinovīrusi, adenovīrusi, gripa, paragripa. Lielas starpības nav, kurš tieši vīrusi viņus izraisa, bet 98% gadījumos to izraisa vīrusi. Labi ir tas, ka pārsvarā pāriet 10 dienu laikā. Viena epizode. Viena vīrusa epizode pāriet 10 dienu laikā. Bet, protams, dzīvojot Latvijas klimatiskos apstākļos, ir pacientiem ik pa laikam mēdz tās iesnas ilgt vai arī pāriet bakteriāla infekcijā. Un tad mēs, protams, viņus varam saukt par tādu gudru vārdu par tādam
postvirālām iesnām vai par bakteriālām iesnām. Ja? Un mums aptiekās ir milzīgi daudz visādu medikamentu, kā lai mēs tiekam galā ar iesnām. Ja? Un, protams, tas, ko pacienti visbiežāk atrod, ir aerosoli, kas noņem deguntūsku. Jā, es viņu saucu par labākām zālēm, kas pasaulē tika izgudrotas, jo tik acim redzamo rezultātu neviens cits, ne dexketoprofēns vai minētais dolmens, neiegūst, kā pieņemsim ksilametazolīna saturošais aerosolītis, tā, ko mēs nopērkam pa 3,50 €. Viņš dod rezultātu šitādi. Iepūš un deguns elpos satriecoši labi. Tā kā daudzi pats, es uzskatu, ka šie ir visefektīvākās zāles pasaulē, kas šobrīd pacientam veselības stāvokli uzlabo mazāk par minūšu laika. Diemžēl viņam ir savi diezgan izteikti trūkumi, par ko es pēc tam minēšu. Mums ir pilieni, kas noņem degunu tūsku, pārsvarā tās ir tās pašas zāles, tikai pilienu veidā. Es pēc tam bišku izstāstīšu, kādēļ mums ir aerosoli un kādēļ mums ir pilieni, kāpēc nevar būt tikai aerosoli vai tikai pilieni. Mums ir jūras sāls aerosolīši. Es iekavās viņu ielieku, pat cik viņi nebrauc uz Rīgas jūras līci, un tad tur viņus ielēja iekšā bunģā, aiztās vai ciet, un tad, jo tur ar jūras sāli īsti nav, tas ir vienkārši tāds sāls, kas ūdenī atšķaidīts un ielikts speciāli nopotentētā nebulaizerā vai izsmīdzinātāja. Mums ir aerosoli ar hormonāliem līdzekļiem, kas pēdējā laika ir diezgan populāri, protams. Mums ir arī visādi citi pilieni, kas satur antibiotikas, mums ir pilieni, kas satur sudraba nitrātu, mums ir pilieni, kas satur eikaliptu, mentolu, visādi dažādas lietas, ko var deguna iekšā liet. Bet mēs sāksim ar deguna aerosoliem un pilieniem, kas sašaurina asinsvadus. Tā viņus oficiāli sauc, tie ir tie superkrutie aerosoli, kas visiem ļoti patīk, kas uzlabo veselības stāvokli ātrāk nekā minūti. Tad jautājums priekš, kā mums ir vajadzīgi gan aerosoli, gan pilieni. Tas ir, pirmkārt, tas ir sākot ar juridisku jautājumu, jo bērniem, kas ir jaunāki par 2 gadu vecumā, oficiāli īsti nav atļauti aerosoli sakarā ar MK noteikumiem. Ja līdz ar to mēs pat īsti nedrīkstam nozīmēt bērnam, kas ir mazāks par 2 gadu vecumu, izsmīdzinātāju aerosolu. Tur arī instrukcijā tā rakstīts, kad sākot ar 2 gadu vecumu. Līdz ar to mums kaut kā tie 6-mēnešīgie un gadīgie un pusotradgadīgie bērni jārastē, līdz ar to pati līdzekli, to pašu asinsvadu sašaurinātāju, mēs varam iepakot pilienu veidā. Bet jautājums ir, kādēļ, pieņemsim, es nekad neiesaku pacientiem, kuri ir vecāki par 2 gadu vecumu, lietot pilienus. Pat cik deguns mums tomēr ir liels. Deguns ir liels. Ja mēs viņu iekšā pilinam, viņš var izskatīties, tas deguns var izskatīties no ārpuses maz, bet iekšā viņš ir diezgan liels. Tur diezgan daudz vietas ir. Ja mēs izmantojam pilienus, viņš vienkārši satek pa degunu apakšējo daļu un netiek tur, kur vajag. Bet tādēļ mums arī izgudrota aerosoli, jo viņi izsmidzina un izplata to medikamentu uz visu degunu. Līdz ar to es visiem ieteiktu neizmantot pilienus, bet izmantot aerosolus. Jo efekts būs labāks, lietot vajadzēs retāk un uzlabojums nonāks ātrāk. Atvesļosieties ātrāk. Pieaugušiem lūdzu nelietojam pilienus, lietojam aerosolus. Bet ir viena ļoti būtiska lieta, kas ir jāatcerās par šiem sprejiem. Viņi ir burvīgi, ļoti labi spreji. Ļoti labi iedarbojās, efekts ir acim redzams, visiem ļoti patīk. Bet viņus nedrīkst lietot ilgāk par 5 dienām. 5. diena pienāk, tā ir pēdējā diena, kad viņu drīkst lietot. Sākot ar 6. dienu, pacientam sāks pierašana. Ja mēs lietojam ilgāk par 5 dienām, tad deguns sāk palikt slinks, un viņš izdomā tā. Pat cik Oļegs Sokolovs Karijs manā vietā noņem tūsku, tad es pārstāšu to darīt. Viņš dara tieši tāpat, kā mēs. Ja kāds dara mūsu vietā mūsu darbu, mēs vienkārši pārstājam to darīt. Tas pats ar degunu. Ja mēs deguna vietā noņemam tūsku, deguns izdomā, ka es to vairāk nedarīšu, un viņš vienkārši sēdēs un gaidīs, kamēr mēs viņam iepūtīsim jauno devu. Līdz ar to mēs nepieradām degunu lūdzu pie šādiem te sprejiem.
mēs viņus 5. dienā atceļam, bet 5 dienu laikā viņi ir relatīvi droši. Kā es rakstu, lietojot ilgāk, izraisa atkarību. Vēlreiz bērniem no 2 gadu vecuma līdz 12 mums ir burvīgas bērnu formas. Visi bērnu ksilometazolīni un bērnu oksimetazolīni, viņi ir bērnu formās. Pieaugušiem lūdzu lietojam pieaugušo formas, lūdzu pieaugušiem nelietot bērnu formas, domājot, ka pierašana nesāksies. Sāksies, jo efekts būs mazāks, pieaugušie vienkārši pūtīs viņu biežāk. Līdz ar to pieaugušie bērnu formas nelietot. Ar labu tas nebeigsies. Bet es domāju, ka daudzi, īpaši ar bērniem, ir saskarušies ar šādiem aerosoliem. Tie ir aerosoli ar hormoniem vai steroidiem. Tādi aerosolīši vai no ar mometazonu, vai ar flutikazonu, varbūt kāds vecais budesonīts ir iegāzis. Viņi tūsku noņem, bet ne tik labi, ka tie asinsvadu sašaurinātāji, pa ko es biju runājis. Viņi noņem bišku tūsku. Nevar teikt, ka viņi nenoņem, bet noņem. Viņu pārsvarā lieto tad, kad iesnas ir ielgušās. Mēs viņus aizstājam ar viņiem tos iepriekš minētos asinsvadu sašaurinātājs. Protams, pacients nevienmēr ir apmierināts ar to, ka tas jaunais aerosols ar to hormonu, pirmkārt, hormons, visiem bail no hormona, viņi nevienmēr ir apmierināti ar to, ka tūska netiek noņemta tik ļoti labi, bet, diemžēl, cita varianta baigi nav. Viņi noņem tūsku, bet ne tik ļoti labi, bet viņi ir droši, neskatoties uz to, ka viņi ir hormonāli. Jā, oficiāli, jā, protams, tur iekšā ir steroids vai hormons. Bet tas nav tas sistēmiskais, tā saucamais, kurš uzsūcās asinīs un iedarbojas uz visu organismu, no kā visi baidās, ka visi paliks tur. Bārda sievietam izaugs un vīriešam izaugs. Svārs pieaugs. Nu, no šitiem nekas nenotiks. Jā, tur instrukcijās tiek minēti diezgan daudz blaknes, bet nevienā publikācijā, godīgi sakot, nav. Neesmu lasījis nevienu aprakstu, ka kādam bērnam bija izveidojusies augšanas aizture vai kādam būtu kauli uzsūkušies. Arī nav tie apraksti, nav minēti tie gadījumi. Jā, tur instrukcija tiek minēts, bet mēs viņus nozīmējam diezgan droši. Un blaknes praktiski nav novērotas, un uz organismu viņam ietekmes praktiski nav. Viņus var lietot arī ilgi. Tā kā lūdzu nebrīnaties, ja kāds speciālists jums viņus nozīmēs uz 3, 4, uz mēnesi. Daži mani pacienti viņus lieto pusgadu. Un nekas ar viņiem nenotiek. Pusgadu viņus lietot var viegli, mierīgi, bez problēmām, pierašanu viņi arī neizveido. Ļoti labi spreji, bet, diemžēl, tik ļoti labi tūsku nenoņem. Lūk. Protams, ja mēs runājam par jūrasālu aerosolīšiem, ja? Mums faktiski ir 2 veidu medikamenti līdzekļi aptiekās pieejami. Mums ir ampuliņas ar tā saucamo jūrasāli, mums ir aerosolīši, ja? Es vēlreiz atkārtoju, ka aerosolīti būtu vieglāk izmantot, es viņu ieteiktu vairāk. Viņi tūsku nenoņem. Neskatoties uz to, ka tur uz kastes rakstīts, ka viņi noņem tūsku, viņi to nedara. Pat tas sarkanais, jo viņi ir arī faktiski 3 veidu, ir baby forma, ir vidēja forma un ir sarkanā tāda super saļā forma. Tur uz kastes rakstīts, ka super saļā forma noņem tūsku un nenoņem viņu tūsku. Viņi pat īstenībā daudziem pacientiem pasliktina tūsku, nevis noņem. Līdz ar to cerēt uz to, ka jūras sālīši noņems tūsku, nevajag. Viņi ir domāti tiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti stipras, sakaltušas, staipīgas iesnas, ko nevar izšķaudīt, vai tāda strutaini jau tādi izteikti izdalījumi. Nu, tad mēs paņemam to jūras sāls aerosolīti, iepūšam iekšā, un viņš obligāti ir vai nu jāiešķauda vai jāiesūc. Jūras sāls aerosoli nav domāti turēšanai degunā, jo faktiski tas ir ūdens sajaukts ar sāli attiecīgā proporcijā. Visa tā sāls ir nebulaizerā, izsmiedzinātāji, kas ir patentēts. Diemžēl to jūras sāls aerosolu nevar atkorķēt nost, izņemt ārā, sajaukt vienu teikarot sāls ar litru, kas ir faktiski tas, kas tur ir iekšā. Vienu teikarota sāls uz litru ūdens. Diemžēl mēs to īsti nevaram izdarīt,
jo tas flakoniņš ir aizdambēts ciet tā, ka viņu nevar izskrūvēt ārā. Bet tā visa jēga ir tajā mīkstajā maiga izsmidzinātāja, diemžēl. Līdz ar to pacientiem, diemžēl, ir jāpērk viņi. Bet viņi diezgan labi. Otrs, protams, indikācija viņu lietošanai ir pacienti, kuriem ir kaitīgi āroda apstākļi, kuri strādā putekļos, kuriem ir krāsvielas, koku apstrāde. Jā, tiem pacientiem arī. Viņi ir obligāti jāiepūš, vai nu jāizsūc, vai nu jāiesūc iekšā, un nu jānorī vai jāizšķaudā. Viņi nav jātur iekšā. Un tad mums, protams, ir tādi specifiski sīrupi un tabletes pret deguna aizlikumu ar pseidoefedrīnu. Diezgan labas zāles, starp citu, ļoti labas zāles. Viņi diezgan labi noņem tusku. Viņi strādā ilgstoši, ja pieņemsim tie asinsvadu sašaurinātāji strādā vidēji stundas 4, šie var strādāt 12 stundas. Bet lielā daļa ir bez recepšu. Aptiekās viņi pieejami ar pseidoefedrīnu, tablešu sīrupu veidā, pat Latvijā ražoti. Bet problēma tāda, ka viņi satur pseidoefedrīnu. Diezgan labas zāles, ļoti labas zāles, īpaši, ja mums ir jāizstāj tie asinsvadu sašaurinātāji, bet viņiem ir ietekme uz organismu. Gan viņi var izraisīt miegainību, citiem pacientiem var būt sirdsklauves, citiem pacientiem spiediens skāpj, citi pacienti iemigt nevar tieši pretēji, līdz ar to ar viņiem ir diezgan piesardzīgi pacienti ar blakus saslimšanām, pacienti, kuriem ir kaut kāds sirdskaites, noteikti varbūt nē. Bet bērniem un pieaugušiem relatīvi veseliem diezgan labi. Sīrupi un tabletes ar pseidoefedrīnu Latvijas aptiekās pat bez recepšu medikamenti tiek pārdoti, viņus var lietot arī ilgāk, varbūt pa nedēļu nevajadzētu. Lūk tā. Bet ir jautājums vēl visādi ieteikumi, es jums esmu uzrakstījis par iesnu ārstēšanu. Vēlreiz atkārtošu, pieaugušie lieto pieaugušo formas, bērni lieto bērnu formas. Pieaugušais nesamazina risku dabūt pierašanu no aerosoliem, ja viņš lietos bērnu formas. Risks būs pat lielāks. Jo medikaments būs mazāk efektīvs un pieaugušam būs vairāk iemeslu viņu lietot ilgāk, palielinot risku. Līdz ar to bērni lieto bērnu formas, pieaugušie vienmēr lieto pieaugušo formas. Vienmēr, ja tas ir iespējams, dodam priekšroku aerosoliem, nevis pilieniem. Pēc 5 dienu lietošanas mēs viņus pārstājam lietot. Vai no aizstājam ar hormonāliem līdzekļiem, vai jūras sālīti, vai vienkārši neko nedaram. Labāk, protams, aizējam pie vai nu vismaz pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts nozīmēs deguna hormonālu aerosolīti. Skalot degunu ar jūras sāls apjomīgu izdalījumu gadījumos ir labi, bet, ja deguns ir vienkārši savs, tūskains un nekas viņam neiet cauri, jūras sāls aerosolīšana nepalīdzēs, diemžēl. Deguna iekšā nelikt lūdzu ķiplo gabaliņus, citus augus, saldēt, sildīt, protams, varat, bet efektu tas nedos. Varbūt tikai apdegumu uz deguna dabūsiet, tad brauksiet pie doktora Sīpolu uz traumapunktu. Viņš jums apdegumu ārstēs no ārpuses, visticamāk. Bet jautājums ir tāds, kā tad mēs atšķiram tad tās bakteriālās iesnas no tām virālām iesnām. Mums ir visādi dažādi kritēriji, pārsvarā vismaz to, ko mēs Eiropā esam vienojušies, ir tā, ka, ja sūdzības ir vēlāk par 10 dienām, ja pacientam no sākuma paliek labāk it kā no ārstēšanas, un it kā ir ok, bet tad uzreiz kaut kādā 4. 5. dienā ir atkal pasliktinājums. Ja temperatūra ir 3,8, 4-5 dienas pēc kārtas, ja strutaini apjomīgi izdalījumi ir, nemazinās. Un ja ir stipras vai sejas sāpes, bet vienpusējas, pēc šitādiem 5, teiksim, tādiem sarkaniem karodziņiem, mēs varam teikt, ka pacientam visticamāk ir baktērija pievienojusies klāt pa virsu. Un tad mēs pacientam, protams, nozīmējam antibiotikas, kas, protams, ir ārsta specialista vai ģimenes ārsta kompetencē. Tas tādos 2 vārdos par iesnām, bet ja mēs runājam par rīklas sāpēm,
tad, ja mēs runājam par faringītu un tonzilītu, respektīvi par augstslēju mandeļu, rīkles mandeļu un rīkles gļotāts iekaisumu, tas pārsvar ir vīrusu izraisījis, bet te gan nāk klāt streptokoks, kurš ir diezgan aktīvs, īpaši uz mandelēm, ilgst arī 3-7 dienu laikā. Te gan ir diezgan pagrūti atšķirt, vai tas ir tas streptokoks, kurš izraisīja to rīkles kārtējo iekaisumu vai vīrusu. Bet atkal mums ir pilnas aptiekas ar visādiem dažādiem līdzekļiem, ko mēs varam lietot. Rīkles sāpju mazināšanai, mums ir sūkājamās tabletes, vai viņas citādi sauc par pastilēm vai par dražajām, mums ir aerosolīši visādi dažādi. Mums ir tabletes, starp citu, mums ir arī skalošanas līdzeklīši. Ja? Es jums ātri izstāstīšu par katru no šiem līdzekļiem un kad viņus lietot, kad nē. Mums, protams, sērtākais, primitīvākais veids, kā to var izdarīt ar sūkājamām tabletēm vai dražajām. Ja? Akūto iekaisumu, protams, es ieteiktu izmantot dražējas, kas satur medikamentu. Jo mums ir dražējas ar augu ekstraktiem, pieņemsim ar Islandes ķērpēm vai ar smilcērkšķiem. Es to akūtu iekaisumu sāpju gadījumos neieteiktu. Mums ir citi citas bezrecepšu sūkājumās tabletes, kuras ir ar medikamentiem. Farmaceits zina, viņi satur vai nu cetipiridīnu vai flibuprofēnu. Viņi ir daudz efektīvāki. Islandes ķērpju ekstrakti un smilcērkšķi varbūt nav tas labākais, kas šajā gadījumā lietot. Viņus var lietot bieži un ilgstoši, un lietot viņus ir viegli. Pacientam pašam nekas nav jādara. Vienkārši jāsūkā tā tabletīte. Es uzskatu, ka viņiem ir diezgan patīkama garša. Viņiem tagad ir jauni medikamenti ar diezgan patīkamu garšu. Manā skatījumā katrs var izmantot, vai citam patīk tur bišķi ar mentoliņu, citam patīk ar medu. Viņam garša ir diezgan patīkama. Pat bērniem garšo. Īpašas grupas, protams, grūtnieces ar kroniskām saslimšanām droši kaut vai katras 2 stundas, no problem. Labi der vieglu mērenu sāpju gadījumos. Ja sāpes ir nelielas, vieglas mērenas, droši var lietot. Tā kā šādi te. Ja mēs runājam par aerosoliem. Aerosoliem ir bišķi sarežģītāk. Arī vēlreiz. Mums faktiski Latvija ir 2 veidu aerosoli rīkles. Mums ir aerosolīši ar augiem, arī ar tiem pašiem smilcērkšķiem, vai tagad ir parādījušies ar skujkoku ekstraktiem. Katrā ziņā tā saucamie augu aerosolīši. Viņi sāpes nenoņem. Neskatoties uz to, ko ražotājs apgalvo, sāpes viņas nenoņem, diemžēl. Bet mums ir aerosoli ar medikamentiem. Faktiski ar tiem pašiem, kas ir tabletēs sūkājamās, bet aerosolu veidā. Viņus arī var lietot bieži un ilgstoši, bet pareiza lietošana ir sarežģīta. Faktiski to, ko es pacientiem iesaku, ir izbāzt mēli uz āru un uz stipru ielpu pūst iekšā, kas ir sarežģīti. Un faktiski medikamentam būtu jātrāp rīklē un jāizraisa vemšanas refleksiņš. Tas nozīmē, ka tad vemstēties gribēsies. Tas nozīmē, ka pacientam pagrūti elpot, jo lielākā daļa pacienta vienkārši attaisa muti vaļā un iepūš iekšā, un 90% tiek uz mēles, un mēlī faktiski ir vienalga, ko jūs uz viņu pūšat. Un efektā ir nekāda. Līdz ar to es tā kā dodu priekšroku tabletēm sūkājamam nekā aerosoli. Bet aerosolī ir daudz devu iekšā. Jo tabletes ir tik, cik viņas ir tajā iepakojumā, bet devu flakoni ir diezgan daudz. Viņu var lietot ilgstoši. Jā, nav jāpērk jauns flakoniņš, un viņi diezgan dedzina. Viņi diezgan dedzina, tā sajūta, kad iepūš un trāpa tur, kur vajag, diezgan dedzina tā rīkle. Tā kā daudziem nepatīk. Īpašas grupas var viņus lietot, grūtnieces, pacienti ar kroniskām saslimšanām droši. Un vieglu mērenu sāpju gadījumos aerosoli nav slikti. Vēlreiz atkārtoju, tie, kuri ir ar zālēm, ar medikamentu, nevis smilcērkšķu vai skujkoku ekstrakti. Tie nē. Pa tabletēm. Īstenībā daudzi pacienti pat neiedomājas, ka rīkles sāpes var noņemt ar jau pieminētu dexketaprofēnu.
vai ibuprofēnu. Nu, parastās tabletes, kas der tur muguras sāpēm, rokas sāpēm, galvas sāpēm. Ja, droši, viņas der arī rīklas sāpēm. Rīklas sāpes baigi neatšķirās no muguras sāpēm vai galvas sāpēm tāda ziņā, ka parastais ibuprofēns, kas visiem mājas ir, viņas arī rīklas sāpes noņem. Droši nesteroidālais pretiekaisuma līdzeklis, ibuprofēns vai naproxēns vai dexketaprofēns. Visās aptiekās nopērkams katru dienu kaut kāda atlaide ir, visiem viss ir. Ja nav mājās nekā cita un rīkli ļoti sāp, droši izdzeram ibuprofēnu, nav problēma. Vieglu lietot, bet ir ierobežots biežums. Ibuprofēnu gan mēs nevaram dzert 7 reizes dienā. Nu, to gan mēs nevaram. Ibuprofēnam ir maksimālās devas. Biežāk pa 3 reizes dienā arī labāk nē, bet 3 reizes dienā droši. Labi der stipru sāpju gadījumos. Stipru sāpju gadījumos šīs zāles ir diezgan labas. Skalošanas līdzekļi. Jā, mums viņu nav daudz, bet viņi ir. Viņi ir, bet lielākā daļa pacientu gatavo paši. Pārsvarā no mājas pieejamiem izēvējām. Ja? Bet mums ir arī specifiski skalotāji, skalošanas līdzeklīši rīklei. Viņi nav daudz, faktiski 2. Bet es uzskatu, ka viņu lietošana ir daudz vieglāka nekā, pieņemsim, aerosolu lietošana, pūšamo rīkles pūšamo. Un pacienti īstenībā pat jūt labāk. Viņi pat jūt, ka piedalās tajā ārstēšana daudz vairāk. Es teiktu, ka skalošanas līdzekļi labi dar mērenu stipri sāpju gadījumos, bet ir jālieto speciāli šķīdumi, kas aptiekās ir nopērkami tieši rīkles skalošanai. Viņi tā ir aptiekās. Jebkurš pacients var vērsties, palūgt rīkles skalošanas līdzekli, pacientam iedos droši vai nu uzreiz gatavu, vai pulverīti, kas ir jāšķieda siltai ūdeni un jāskalo. Diezgan labi. Bet mums ir jārunā tik un tā par to rīkles skalošanu. Un pārsvarā visvairāk to, ko es atrodu, ir sāls skalošana. Ko lūdzu mēs nedaram? To mēs lūdzu nedaram. Lūdzu nē. Mēs neskalojam rīkli ar sāli, ar jodu, ar sodu, ar citronu, ar medu. Mēs nekombinējam sāli ar sodu, jodu ar citronu, citronu ar sāli, sodu ar jodu un tā tālāk. Mēs to nedaram, lūdzu. Rīgla, protams, ir izturīga un visu, ko var izturēt, ko jūs tur lejat iekšā, bet lūdzu nē, tas nepalīdzēs. Mēs skalošanai izmantojam tos rīkles skalošanas paredzētos līdzekļus ar medikamentiem. Ko es tikko minēju, kas ir pieejami aptiekās bez receptes. Vai nu jau gatavi, vai pulverīši, kas ir jāšķēda ūdenī. Ja nu galīgi neviena aptieka nav vaļā, mums ir 1. janvāris un strādā tikai lielveikals, kaut kāds pārtiku, tur iekšā tiek pārdoti mutes un zobu dezlīdzekļi, kas ir zobiem domāti. Tos gan var izmantot. Viņi diezgan dedzina, bet viņi vismaz satur medikamentus un līdzekļus, kas nobeidz mikroorganismus, atšķirībā no sāli, sodas un citrona. Jā, protams, jods arī nogalina, bet jods tik ļoti visu izsusina, ka paliks tikai sliktāk. Līdz ar to, ja galīgi nav nekā cita, aizējam uz tuvāko pārtikas veikalu un nopērkam līdzekli, kas ir domāts zobu skalošanai un skalojam rīkli ar viņu. Var, protams, skalot ar kumelītēm, ar kliņģerītēm, akūtu iekaisumu gadījumos, bet sliktāk nepaliks, labāk arī nepaliks. Kas ir tas pats, kas skalot ar siltu ūdeni, varat skalot ar siltu ūdeni. Sliktāk nepaliks, labāk arī nē. Lūk, tā labāk dzert vienkārši kumelīšu tēju, jo vairāk dzersiet, jo vairāk būs iekalu, jo ātrāk pāries sāpes. Ja? Nu, vēlreiz, ja mums ir nelielas sāpes, es iesaku vai nu sūkajamas tabletes vai aerosolus, ja prot lietot. Ja mērenas sāpes, es iesaku kombinēt sūkajamās tabletes un kaut kāds pretsāpju tabletes, kas ir, vai skalošanas līdzekļus. Ja mums ir stipras sāpes, es pārsti pacientam iesaku skalojamo un pretsāpju tabletes kopā. Gan vienu, gan otru. Vēl viens jautājums, kā mēs varam pieņemsim atšķirt
vai tas ir vīrus, vai tas streptokoks ir, mums ir diezgan viegli pieņemsim tādu kritēriju, ko arī pacients varbūt pats sev var pielietot. Ko sauc par centoru kritērijiem, kur katrs burts atbild pa vienu simptomu. C, jeb klepus neesamība, angliski no cough. E ir mandeļa aplikums vai eksudāts. N ir limfmezgli vai nodes. T ir temperatūra un V ir vecums. Pa katru punktu mēs saņemam vienu. Ja pacientam nav klepus, ir mandeļa aplikums, palielināta limfmezgli un temperatūra, kā arī viņam ir vecums vai kā arī viņam ir vecums līdz 14, mēs pacients saņem vienu punktu, un tad, ja pacients savāc 3 punktus, pacientam visticamāk ir bakteriāla infekcija. Un tajos gadījumos mēs neuzņemam antibiotikas. Par vitamīniem. Jā, visiem tagad ir populāri vitamīni un tā. Papildus C vitamīnu lietošana neietekmē ne slimības biežumu, ne slimības ilgumu un faktiski neatšķirās no placebo, kas ir pierādīts zinātniskos pētījumos, diemžēl. C vitamīns vai paldies Dievam var, protams, uzņemt, apelsīnus var ēst lielā apjomā, bet slimības ilgumu tas neietekmēs. Ir pierādījumi, ka selēna uzņemšana pātrinātu veseļošanos. Es gan ieteiktu D vitamīnu turēt normas robežās. Jā, tā references ir sākot to 35 vienībām, bet es tomēr ieteiktu turēt viņu 50 vienību robežās 50 līdz 70. Jā, protams, no 35 ir norma atzīmēta, bet mums pēc manas prakses jo vairāk, jo labāk, protams, nepārsniedzot 100-150. Jo D vitamīnu trūkums pasliktina imunitātes kompetenci. Lūk tā. Tā kā, ja kādam ir jautājumi, varat, protams, man uzrakstīt uz e-pastu vai atnākt uz konsultāciju pie manis vai pie kāda cita no maniem kolēģiem, kas arī, protams, mums palīdzēs jebkurā brīdī. Paldies doktoram Sokolovam Karijam. Ļoti interesanta lekcija. Daudz ko uzzinājām un ir arī pāris jautājumi. Sākšu ar pirmo. Tagad visi ir ļoti piesardzīgi. SPKC iesaka neapmeklēt darba vietu, ja cilvēks jūtas slikti, jāpaliek mājās. Vai jūs, prāt, var iet uz darbu ar klepus vai iesnas? Nē, paldies par jautājumu, nē. Klepojot un šķaudot, pacients izplata vīrusus, un pat, ja pats pacients nejūtās slikti, viņš var strādāt ar pacientiem, kuriem ir smagas kroniskas saslimšanas, un jebkurā nākamā augšējā elpceļu saslimšana var to pacientu novest līdz reanimācijai. Kā ir bijis viens gadījums, kad, atnāca kolēģis uz darbu ar iesnām, un pacients ar kronisku sirdskaiti nonāca kardioreanimācijā. Pats tas kolēģis ar iesnām jūtās labi, bet jā, tā ir vienkārši cieņa pret saviem kolēģiem un īpaši pret tiem, kuriem ir kroniskas saslimšanas. Jūs vienkārši varat aplipināt pārējos, neskatoties uz to, ka pats varat justies labi. Paldies! Un līdzīgs jautājums. Vai tagad, kad, teiksim, Covid nav tik izplatīts, ir liederīgi valkāt sejas masku, arī runājot par šīm respiratorijām, dažādām citām saslimšanām? Sejas maska kā tāda lietošana arī ir cieņas izrādīšana pret apkārtēsošiem, jo šķaudot un klepojot, jūs izplatāt savu saslimšanu uz pārējiem. Velkot sejas masku, neskatoties uz to, ka varbūt vīrusa daļiņas var izkļūt cauri, tik un tā jūs samaziniet to izdalījumu apjomu, ko jūs dodat uz apkārtējiem. Jā, tā ir, protams, vairāk cieņas izrādīšana apkārtēsošiem, nekā sevis pasargāšana, bet tik un tā es teiktu, ka jā, protams, noteikti tas būs ļoti cienīga izturēšanās, ja pie klepus un šķaudīšanas velkot masku, jā, noteikti.
Paldies. Un jautājums par vecmāmiņas receptēm. Vai kādi tie tautas līdzekļi, tur minēts par rakstīts piens ar medu vai kāda cita, varbūt, ko varat ieteikt, rekomendēt, ja ir šī kāda augšējo elpceļu saslimšana? Redziet, kur tā lieta. Vienkārši dzert pienu ar medu ir garšīgi. Dzert pliku ūdeni citam garšo, protams, tagad dzert ūdeni populāri, gan kas saistīts ar fitnesu un ar veselīgu dzīvesveidu popularizēšanu. Vienkārši, plikā ūdens dzeršana ir palikusi populāra. Bet agrāk, tā pati medus un citrona un tejas ar medu dzeršana un ar pienu vienkārši tas ir papildus šķidrumu uzņemšana. Jo pacientiem ar rīklas iekaisumiem siekalu dziedzeri strādā švaki, viņi strādā lēni un rīkla ir sausa. Mums kaut kādā veidā tas šķidruma apjoms ir jāpaceļ. Ja mēs to ceļam dzerot daudz medus piena, droši, jā. Endokrinologs neakceptēs, bet jā, var Coca-Cola dzert faktiski. Ja citādi nevar uzņemt to šķidrumu, ja negrib dzert pliku ūdeni, jā, medus piens, protams, jā. Paldies. Jautājumi ir uzdoti, kuri bija iesūtīti, un tad, lielo paldies. Esam dzirdējuši Rīgas Valstspilsētas medicīnas iestāžu ārstu šīs rekomendācijas un piemērus, atsvaidzinājuši un papildinājuši zināšanas traumatoloģijā un otolaringoloģijā un tagad varam ar drošu soli izbaudīt ziemas aktivitātes. Tad Rīgas 2. slimnīcas un Rīgas veselības centra ārsta speciālisti ir pieejami un palīdzēs risināt šīs neplānotās dzīves situācijas. Kā sakām, Rīgas 2. slimnīcā profesionāli cilvēcīgi kopā, Rīgas veselības centrs, mēs esam jums tuvāk. Tad sekojiet līdzi aktivitātēm gan mājaslapā, gan sociālajos tīklos un veselīgu un drošu ziemas sezonu. Paldies!